Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā būs mākoņains laiks. Kurzemē gan uzspīdēs saule, pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš, brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +3, +7 grādi. Rīgā galvenokārt mākoņains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra sasniegs +6 grādus. Nu, protams, mīļie klausītāji, tagad jums jāmin. Kurš lasīja laika ziņas un kas tagad būs? Jā, nu viens skaidrs, ka mēs spēlēsim kādu jaunu dziesmu, bet jautājums, kas būs izpildītāji? Radio Skondo. 9:39 minūtes ir pirmdien 3. marts. Kādi mums bija minējumi par tēmu viesis? Bija pilnīgi skaidrs, ka laikziņas lasa Renārs Kaupers no Prāta vētras, bet tas būtu ļoti interesanti. Klau Čaļi, jūs ar Renāru Kauperu esat kaut ko kopā darījuši kādreiz? Viņi iesildīja koncertūru pirms pāris gadiem Prāta vētrai. Jā? Man šķiet, ka tad arī Latvija tā, tiešām ļoti, ļoti, ļoti uzzināja par Sadenlaids. Mūsu šī rīt ciemiņi ir grupa Sadenlaids. Labrīt! Jej! Labs rīts, jauns gabals, mēs grasāmies to tūdaļ spēlēt. Pirms tam jautājums, kāpēc jums nav miera? Jā. Kurš albums šitais jums jau būs tagad? 4. jā? Jā, šis ir 4. Crazy vienkārši. Cik gados jūs sākāt rakstīt mūziku un vispār kaut ko ierakstīt? Cik bija jaunākajiem grupas dalībniekam? Jaunākajiem grupas dalībniekam bija 12 gadi. Jūs varat to iedomāties? Jā, tas bija Kārlis, mans brālis. Tas bija tas variants, kad vecāki, tu vari brāli paņemt līdzi uz mēģinājumu. Viņš labi spēlē ģitāru un sākumā ar gariem zobiem. Bet beigās iedraudzējāmies ar brāli, kas tajā vecumā nevienmēr notiek. Paklau, bet cik jums pašiem tad bija? Brālim bija 12? Mums bija 15, 14, jā. Tā kā mēs tiešām agri. Jo jūs jau bijāt lieli un brālis jau bija sīkais. Jā, viņš jau bija sīkais, jā. Mums jau bija... Man vēl bija karavīriņi, viņiem jau citas intereses. Tie bija tie Alvas Zaldātiņi, par kuriem jūs arī dziedājāt. Dziesma, lai tev apnīk skumt, tūlīt tiks nodot mūsu klausītājiem, kā pirmatskaņojums, kas mums būtu jāzina par dziesmu, pirms mēs klausāmies pirmo reizi. Es domāju, ka nosaukumā viss ir pateikts. Jā, bet, cik var? Jā, tieši tā. Un šī ir dziesma, kas mūs aizveda tādās teritorijās, kur mēs vēl nebijām bijuši, un mēs ceram, ka klausītājiem patiks. Kas tas ir par teritorijām? Es domāju, Ēterā drīkst spēlēt? Jā, protams. Tas ir mazliet deiskākās noskaņās, un, laikam bija tāda reivīga sajūta, un gribējās to visu neskaisto dzīvē, to visu skumjo izmest pa logu. Tad mums jāsaka tagad nevis pagriez skaļāk un dzied līdzi, bet pagriez skaļāk un dejo līdzi? Jā, tieši tā. Pagriez skaļāk un pieber ogles. Aizies. Radio Skondo. Vispār dziesmā ir frāze pagriež skaļāk. Ei, Jā. Piedziedājumu. Aiziet. Sadenlaids. Lai tev apnīk skumt, lai man mazāk rūp, paņem mani tur un nelaid vaļā. Dzīve kā mozaīka, visas manas garlaicības varbūt aizskalos 10,000 galonu vīna, kad naktis dienas aizstāj tavu zilo acu gaismā. Es gribu sajusties par gramu skaistāk. Palikumu kaut kur pa vidu, starp to, kur esmu un to, kur es gribu. Man lūdzu vienu bezgalību. Lai tev apnīk skumt, lai man mazāk rūp, paņem mani tu un nelaid vaļā, skaļa paslēps mūs. Lai tev apnīk skumt, un tu klusi lūdz, lai pagriez
zīmes, saplēstas glāzes uz grītas. Mēs būsim skaisti, ja gribēsi, kā Viktors un Nora. Naktis garas kā modeļu kājas, cilvēki nāk un neiet mājās. Es malā stāvēt nevaru, man jāpiedalās, lai tev apnīk skūp, lai man mazāk rūp, paņem mani tu un nelaid vaļā, skaņa paslēps mūs, lai tev apnīk skūp un tu klusi lūs, lai pagriež skaņāk. Baby. Kas mums ļoti, ļoti norezonēja. Sadenlaids ar jauno dziesmu, lai tev apnīk skumti, saprot dziesmu no jūsu... Opā, jā. Nu jau jūsu 4. albuma. Jā, tieši tā. Brīdis, kad Sadenlaids sāk spēlēt arī reiva partijās Latvijā. Klau, par jaunu albumu runājot, kad tas dienas gaismu ieraudzīs? Dienas gaismā albums nāks maijā, 22. bet 21. tiekamies Splendid Palace uz prezentācijas koncertu, ne tikai koncertu, uz būtībā pirmizrādi, uz filmas pirmizrādi. Kas par filmu? Filma būs mūsu videoklipu, es pat nezinu, kā lai šo tagad nosauc, bet mūsu videoklipi veido nelielu stāstiņu, un šis stāstiņš lēnām, mums jau 3. videoklips ir iznācis un būs vēl, un viņi sāk savilkties kopā vienā tādā audumā. Bet tas bija ar nolūku jau pirmo videoklipu veidojot par to, ka tas varētu būt tāds stāsts ar turpinājumiem? Jā, tas bija ar nolūku, un starp citu ar šīs dienas vienu no goda latviešiem ar Matīsu Kažu kopā kalām plānus pirms gada. Un tolaik mēs pat vēl nenojautām, kur aizbrauks viņa ar Gīnu Zilbalodi šodien. Vakar tas laikam sanāk. Jā, un tagad 3. pavisam drīz kopā ar albumu vēl. Atsakot, sadarbība ar Oskaroto producentu, jā? Jā, cik forši skan, vai ne? Uzklausās grandios. Grupa Sadenlaids ceļā uz savu jauno albumu un jaunā dziesma, lai tev apnīk skumti, straumēšanas vietnē klausām un arī ieskām noskatīties videoklipu, kas tapis dziesmai šoreiz galvenajā lomā grupas basģitārists Kārlis. Jā, tas nu gan tā ir. Jā, bija liels uztraukums īstenībā filmēties kā galvenās lomas atveidotājiem, jā, un ļoti izaicinoši. Īstenībā es negribu kaut kā pastāstīt jau iepriekš varbūt tiem, kas vēl nav redzējuši klipu, bet tur ir visādas jaunas lietas, kas man bija jādara, jāpārkāpjas jau pāri kaut kādā ziņā, un akrobātiskā ziņā, jā, akrobātiski trīki, dažādas dēļu kustības. Iesaku visiem noskatīties. Super, paldies jums, puiši, grupa Sadenlaids, un ziniet, kas nākamā dziesma mums ir ieplānot? Nebūs? Tu gribi, jā? Es pirms tam teicu puišiem, ka izskatās, ka varētu būt Apveceļš un Zemenes. Klasika, jā? Jūs arī savos koncertos mēdzat uzspēlēt Apveceļu un Zemenes? Tas vairāk pēc koncerta. Ok, tagad afterpartijā. Tieši tā. Sarunājuši, labi, lai notiek. Pagriežam skaļāk un atkal dziedam līdzi. 9:49 minūtes, labrīt. Radio Skonto.